Sveicināti! Kā pareizi svinēt lieldienas, kā pavadīt šo laiku tā, lai tavs sirds varētu būt vērsta uz pašu galveno, kas notika šajos svētkos. Un tas bija tas, ka Jēzus mira un augšām cēlās trešajā dienā par grēkiem. Un viņš ir atbrīvojis mūs no vēlna varas, tāpēc lieldienas tās nav olu krāsošana, tās nav vēl kaut kāda citas nodarbošanās, ko šodien piedāvā pasaule, lai varbūt uz šiem svētkiem uztaisītu kaut kādu biznesu, bet šie svētki, tas ir Kristus krustā iztais, tas ir tas, kurš ir augšām cēlies, tāpēc, ka viņā nebija grēku. Tāpēc noteikti noskaties šo raidījumu līdz galam, lai tu uzzinātu šos 4 principus, kurus būtu labi, ja tu pielietotu šajā laikā, lai tavs sirds varētu vēl vairāk pietuvoties Jēzum Kristum. Un ja tu neesi vēl abonējušas mūsu kanālu, noteikti izdari to tagad, nospiedot arī blakus zvaniņu, lai nepalaistu jaunus raidījumus, kurus mēs katru nedēļu publicējam priekš tā, lai tu varētu garīgi augt. Aiziet! 1. korintiešu vēstulē, 5. nodaļā, 7. un 8. pāntā Pāvils saka tā. Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu pasājērs ir par mums upurēts, Kristus. Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunumu un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. Pāvils norāda uz to, ka mūsu pasājērs ir par mums upurēts un viņš ir bez rauga, tātad Jēzu nav grēka. Un tas pats arī teikt šodien par mums, lai mēs svinām šos svētus, tad, lai būtu svinīgs noskaņojums, lai būtu piepildījums, tad vajag attīrīties no tā vecā, kas valkās līdz. Un šis ir laiks, kad tu īpaši vari pārskatīt savus ceļus un savas attiecības ar Jēzu, visu, ko viņš tev ir teicis, un vai tu esi to pildījis, un vai tiešām tava sirds šodien ir brīva no šī grēka rauga. Tāpēc pirmais ir, lai būtu tavā sirdī sirdsšķīstība. Un, protams, te teiks, lai mums ir šī patiesība, lai mēs skatoties uz Dievu vārdu un redzot to, ko Dievs saka, lai mēs caur to visu varētu pārbaudīt, vai tiešām mana dzīve saskan ar to, ko Dievs saka. Tāpēc, ja tu zini tā kunga gribu, kura konkrēti ir pateikusi tev, ka šīs lietas vajag izmest no savas dzīves un vajag pirmkārt izsūdzēt to Dievu priekšā, tad noteikti izdari to, pasakot, Jēzu, piedod man par nepaklausību, dumpību, ātrsirdību, par meliem un citu ļaunprātību, lai tava dzīve var būt izgaismot, jo Jēzus priekš tā ir atnācis, lai tu varētu būt brīvs no grēka un Jēzus asins tevi atbrīvo. Tāpēc arī, ja tev ir kaut kāds sāsinājums vai saspīlējums ar kādu attiecībās, arī to sakārto šajās dienās, lai tiešām Dieva miers, Dieva svētība un Dieva prieks var piepildīt tavu dzīvi. Otrais svarīgais, šajā laikā lasi notikumus, kuri bija saistīti ar Jēzus iešanu uz krustu, un tas sākās no Ģedzemenes. Un tad, kad mēs lasām Mateja 26. nodaļu līdz 28. tu vari atrast šos notikumus, tāpat arī Marka 14., 15. un 16. nodaļā. Un arī Lūkas evaņģēlijā 22., 23., 24. nodaļā ir aprakstīts par Jēzus ciešanām, arī Jāņa 18., 19., 20. nodaļā. Un iedziļinoties šajos notikumos noteikti tu vairāk novērtēsi un vēl vairāk pietuvosies Jēzum, tāpēc, ka tas viss bija noticis tieši par taviem grēkiem. Jēzus tevi zināja, ka tu esi grimis grēka purvā un ka viņš par tevi iet uz krustu un viņš nodzīvoja svētu dzīvi, lai tu varētu būt izpirkts. Un tad, kad tu to lasīsi, šīs lieldienas priekš tevis būs vēl
dārgāks, vēl apzinātāks. Un tas nebūs tā kā ķeksīts pēc, bet tu iesi uz šiem svētkiem noteikti ar pateicību. Un tāpēc tas ir tas trešais svarīgais šajā laikā. Vairāk esi pateicīgs. Tad mazāk kaut kādas prasības no Dieva, vienkārši pateicies Dievam par to, ka viņš atnāca priekš tā, lai nostātos tavā vietā. Un tāda arī izpratne arī ir, ka ja arī tālāk, ja es neko man nedos, bet viņš jau man ir devis glābšanu, un ka viņš man gaida debesīs, jau par to vien ir jēga pateikties visu mūžu. Tāpēc īpaši pateicību, ja ir iespējams paņemt gavēni, tīpaši tad, kad būs vakarēdienas, domā par kungu Jēzu, pateicies viņam. Un ceturtais svarīgais, par ko arī sievietes liecināja Jēzus augšām celšanās dienā visiem pārējiem mācekļiem, ka Jēzus ir augšām cēlies, ejiet paskatieties. Un tāpēc es arī aicinu tevi šajos svētkos izmantot šo laiku. Cilvēki īpaši ir atvērti uz to, lai ietu uz draudzi, un tāpēc aicini kaimiņus, aicini kolēģus, aicini savus paziņus uz draudzi. Tāpēc izmanto šīs iespējas, kuras tas kungs šodien mums ir devis. Tāpēc, ja tu esi atradis Jēzu, ja Jēzus šodien ir tavā dzīvē, tad noteikti stāsti par šo prieka vēsti citiem cilvēkiem, jo Jēzus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Lai Dievs tevi svētī!